Hold up. Man jau sāk nedaudz piepasīt sāga ar Hondu, bet, nu, stāsts turpinās. Tātad es esmu pārlasījis bukses, uzlicis jaunus bremžu diskus, visus jaunus bremžu diskus, visas jaunas bremzes, visām bremzēm jaunas vadīklas. Un sieva brauc atkal uz Rīgu, nē, kaut kas nav kārtībā, atkal kaut kas nav. Nu, jā, vakardien braucot arī sāka likties, ka varētu būt, ka tagad priekšējais gultnis iet pa pieskarīti. Interesanti, vai varētu būt tā, kā bija manam Subāram, ka viņš no stāvēšanas viņam vienkārši aiziet pa pakaļu gultnis. Man bija viens brīdis, kad Foresters uz remontu pastāvēja ilgāk, un pēc remontu sākot braukt, bija izbeidzies aizmugurējais gultnis. Nu, viņš tad sāka gaudot, gan jau, ka viņš izbeidzies bija agrāk, un bojājumi varbūt bumbiņām nodilumu, vai es nezinu, bija jau agrāk, bet, nu, gaudot viņš sāka pēc pastāvēšanas. Nu, ar Hondu ir līdzīgi. Honda mums tagad vairāk ir remontā bijusi nekā baigi tur ikdienā braukus, tāpēc ir šitādi brīnumi. Tagad ir tā, kad es aizbraucu atkal uz Rīgu, samainīju mašīnas, atdevu savu zelta gabaliņu, sievai un savācu Hondu, un tagad braucu, braucās mīksti, bremzējās labi, bet ir kaut kāds papildu troksnis, un spriežot pēc vispār manām tā kā spējām pēc skaņas noteikti, kas tas varētu būt. Es saku, ka tas ir priekšējais kreisais gultnis vai kaut kas ar priekšējo kreiso rīteni. Nu, vienalga, kaut kas tajā pusē. Tā kā kārtējo reizi Honda garāžā, kārtējo reizi Hondus pacēlā, kārtējo reizi vakariņš garāžā ar Hondu. Nu, ko iedzinos garāžā iekšā tajā pusē, kas man likās, ka viņā kaut kas varētu būt, viss ir kārtībā. Protams, atkal šeit dēļ pilnpiedzeņas visa ritošā nav tā, ka es tur baigi viegli varētu iegriezt riteni un viņš tur griežās. Līdz ar to, nenoņemot no strumbu, neatvienojot puses, es īsti nevaru pateikt, vai tas ir gultnis. Tāpēc es bišķiņi investēšos enerģijā vienam testam. Es tagad uzlikšu virsū vasaras riepus, lai pilnībā izslēgtu gaudojošo protektoru. Jo vispār šitai Hondai ir diezgan jaudīgs tāds tā kā sniega profils. Nu, viņš ir tāds raupīšs un diezgan dziļš, un līdz ar to, protams, nomainot no vasaras riepām uz ziemas riepām, toreiz bija uzreiz wow, viss gaudo, bet tad atkal tā kā pierada, un tagad mašīna kādu laiku stāvēja, un sieva braukāja darba mašīnu, kamēr šitā bija uz remontu, kamēr es tur to visu aizmuguru pārlasīju un visu, un tagad ir tā kā aizmirsies, kā tās riepas gaudoja, un tagad liekas, ka visu laiku tā gaudošana ir par traku, un ka tas ir gultnis, un es pat vairs nevaru saprast pēc tās gaudošanas, ko es dzirdu. Vai tas tiešām ir priekšējais gultnis, vai tā ir, nezinu, nu jau arī kārba, vai tas ir vienkārši riepu protektors, tāpēc es tagad uzlikšu virsū vasaras riepas, vasaras proķi, kas bija super klusas riepas, un vienkārši aizmaukšu līdz asfaltam pamēģināt ārā +8 grādu lietas, es nevienu neapdraudēšu ar to. Testa brauciens ar Hondiņu, vasaras riepām praktiski janvāra beigās. Aiziet! Viena no pārbaudas metodēm ir pamērīt vienkārši, kas darās šeit ar karstumu. Te ir 40 grādi centram karstums. Kamēr šeit ir 33. Tagad es tā uzfilmēju tos grādus priekš video, priekš jums. Bet tad, kad tikko es atbraucu un uzrāvu augšā, tad bija 12 grādu starpība starp centru šai pusē un centru tai pusē. Tā kā mans audio, tā kā auss saka, ka tas bija kreisais rats priekš, un laser termometrs rāda to pašu, tā kā man ir divi viedokļi, jau divas balsis, kā tā ir šitā puse. Lai izjauktu šo vietu, vajag atskrūvēt puses, dabūt ārā balstu šarnīru, atskrūvēt abas staķņas krūves, noņemt nost suportu, lai netraucē bremžu trubiņu, noņemt nost ABS devēju. Tas principā būs arī viss, kas ir vajadzīgs, lai šeit izjaukt. Nu, īsāk sakot,
Viss ir tieši tā, kā tam vajadzēja būt. ABS dačiks iesprūdis. Ārā nevar dabūt. Tas parasti beidzās ar to, kad viņu nolauž, norauj un beigās viņu ar urbi ir jāizurbi ārā un jāliek jauns. Un īstenībā vispār ļoti patīk šī visa mākslas instalācija. Tā kā cilvēkiem nebūtu bijušas skrūvītes, ar ko pieskrūvēt atpakaļ stiprinājumu, arī rokas augtu no mums labi zināmas vietas pakaļas. Nu un tālāk. Šo skrūvi nevar atraut vaļā ar tirkšķeni lielo. Šo skrūvi nevar atraut vaļā ar tirkšķeni lielo. Balsta šarnīru atklopēju, ritīgi atdauzīju ar koldu, ar sjomņiku un ar ko viņi nevar izkustināt. Tā kā izskatās, kad vairāk vai mazāk man te viss ies ar urpšanu, daudzīšanu, karsēšanu, griešanu un visādiem citādiem seksīgiem paņēmieniem. Nevaru aprakstīt, kā man brīžiem riebjās jāties ar katru skrūvu. Vot ir puse, kur tu vienkārši ņem un jauc, un viss ir skaisti, un jā, kaut kas nāk vaļā stingrāk, jā, kaut kur tu uzmauc atslēgai trubiņu virsū, lai labāks spēka plecs, jā, tu kaut ko tur patirkšķini, bet viss kaut cik skrūvējās, un tad ir puses, kas vienkārši, pakaļā nekas neskrūvējās vaļā, vienkārši, tā, ka nekas nenāk vaļā. Un tieši tāda sajūta bija aizmugurē, kad aizmugurē labā puse visa jaucās vienkārši forši, un kreisajā pusē nenāca vaļā pilnīgi nekas, visu laiku kaut ko karsēja griezi. Balsta šarnīrs ir tādā vietā, ka tu īsti, ko tev palīdzēs, ja tu šeit, pieņemsim, pārzāģēs? Neko, jo šī daļa čugunu tajā plauktā iekšā, viņa ir iesprūdusi, ierūsējusi, nezinu. Neko, pēc tam pastāstīšu ar kādiem brutāliem instrumentiem vai brutālajiem paņēmieniem es būšu ticis galā. Ko es teicu? Nav izredzes, ne tām skrūvēm nav izredzes, ne tām balstu šarnīram īstenībā nav izredzes. Pilnīgi nekāda izredze nebija noturēties pretī man, kur mētājās tas sūds nelaimīgais. Tikko bija pazudis. Viņam laikam kauns rādīties sabiedrībai. Re, kur nabadziņš ir. Nozāģējās, izklopējās ārā. Sūds. Re, ko viņš vēl ir iekšā, bet tāpēc jau man ir šī iekārta. Šobrīd ir jāsaka, ka ir pazīmes, kas liecina par to, ka likumsakarīgi, ka šis gultnis ir kaut kādā mērā izbeidzies. Jo pilnīgi viss, kas saistās ar šo daļu visu, ir pilnīgā pakaļā. Es te ilgi nočakarēju uz presē, nevarēju iestiprināt šito visu un tiku izdauzi ārā to vidu un sprost tagad nenāk ārā. Viņš ir tā ierūsējuši tajā vietā, ka vienkārši viņš lokās kopā un nenāk ārā. Un tas viss runā par ko? Par to, ka šis gultnis ir 100-gadīgs. Ja gadījumā kādam cilvēkam naktī neļauj gulēt, jautājums, kas tad īsti notiek rumbas gultņu bumbiņai vai gultnim, kad viņi vairs nav spējīga ripot un gultnis sāk gaudot. Tātad šeit man ir pašlaik pārzāģēts gultnis un gultņu bumbiņas sabērts dīzeļdegvielā. Un es varu salīdzināt starp rindām. Ļoti viegli ir atšķirt pašlaik velkot ārā no dīzeļdegvielas un nožāvējot, noslaukot bumbiņas. Ļoti viegli atšķirt, kura ir kura rinda. Šeit ir ārējā rinda. Mēģināšu fokus noregulēt. Bumbiņa ir spīdīga, gluda, praktiski bez bojājumiem, lai gan arī uz spoguļu virsmas bumbiņai ar aci jau ir vērojamas, tādas tā kā nobružāti brīži, nobružātas vietas un tā. Tā ir, kā es teicu, ārējā rinda. Pieņemsim ārējā rinda. Viena no 2 rindām. Un šīs ir piemērs, kā izskatās otra rinda, kura savukārt nav kārtībā.
Viņa ir matēta, viņa ir tāda tā kā korozija bojājumiem, viņa ir bersta. Uz viņas ir līnijas visādas berzuma. Tas nozīmē to, ka viena no gultņa 2 rindām ir bijusi bojāta. Nu, tagad izlases kārtībā paņemsim no visām bumbiņām vienu un uzminēsim, kura rinda tā ir. Paņemam. Viņa spīd. Es nezinu, kaut kādu iemeslu pēc ar kameru tik labi neredz. Viņa spīd, viņa ir pilnīgi gluda. Arī uz viņas ir vērojamas kaut kādas pēdas, protams. Kaut kādi iesitumi kaut kas, jo gultnis jau dzīvo, nu, abas rindas dzīvo viena blakus otrai. Ja viena rinda ir bojāta, tad kaut kāda smalkā frakcija nonāk arī līdz otrai rindai, jebkurā gadījumā caur smēri. Nu, atradīsim kādu eksemplāru, kur ir. Šī ir bojātā rinda. Uzreiz ir pilnīgi acīm redzams, kāda izskatās bumbiņa. Viņa ir matēta. Viņi ir ar punktiem, visādiem punktiņiem. Nu, un tur nav nekādi varianti, nekādi jautājumi, kāpēc gultnis gaudo. Es jau it kā saprotu, ka nevar cerēt, ka kaut kas atskrūvēsies mašīnai ar pirmo. Bet, nu, pēdējais ritenis. Visi pārējie jau ir pārlasīti, jau gultņi nomainīti un viss ir čotka. Pēdējais ritenis iet vienkārši precīzi pēc vislabākā scenārija, kāds var būt. Šarnīru ārā dabūt nevarēja. Nozāģēja tagad šitien, nezinu, urpšu, daudzīšu, karsēšu. Dabūšu ārā. Šitās abas staķņa skrūves ar karsēšanu, ar jaudīgāko varatoku, kāds man bija, un trubu. Tikai tā dabūju vaļā. Tirkšķē neko nevarēja izdarīt. ABS dačiks arī. Protams, ka ABS dačiks ārā nevarēja dabūt, tāpēc es viņu noņēmu ar visiem štekeriem. Un pamēģināšu saudzīgi dabūt ārā, bet es jau pieņemu, ka man arī ABS dačiku šai pusē vajadzēs jaunu. Protams, pārlasīta piekare ir pārlasīta piekare, un nekā jau slikti tur nav, izņemot finansiālo daļu. Un varbūt uztaisīšu salīdzinājumu video, cik man gada laikā ir izmaksājis Voyageris, kuriem jau tikpat labi arī vajadzētu mainīt nost kaut kādas bukses, kas visdrīzāk jau ir izjājušās un tā. Un cik man tikko izmaksājās šai burvīgai Hondiņai pārlasīt visu ritošo? Jā, tas ir ieguldījums pašiem sev uz priekšu, jo man sieva plāno ar viņu braukt vēl ilgi un ilgi. Bet vienkārši cik gada laikā investīcijas viņi paprasīja. Salīdzināsim. Un tā es te ņemos, un tā es te dzīvojos pa garāžu. Man par nelielu izbrīnu tomēr ir kaut kādas detaļas, ar kurām man ir jāpacīnās, nu tā normāli. Un izrādās, ka tas ir šīs šarnīrs. Karoči, presa šitā te, es savu rāmi neesmu vēl uzmetinājis, bet šai presai netur rāmis, te viss līks palika. Un es viņu nevarēju iekustināt, es viņu neesmu vēl joprojām dabūjis ārā. Sapratu, ka presa neturēs, tagad es urbju. Un tagad ir doma iezāģēt viņu tā kā šādi, ar figūru zāģi, ar metālam domātu asmeni iezāģēt un tā kā pusītes dabūt ārā. Tas vakars aiziet. Nav tā, ka man nav īsto instrumentu. Varbūt es nepareizi kādu paņēmienu lietoju un ir kaut kāds efektīgāks paņēmiens, bet lūdzu, aizved uz mašīnu uz servisu, kur tu domā, ka tev vienkārši izjauc, nomaina un saliek, bet īstenībā viņi tur nočakarējās stundu, 2 pa virsu vēl kārtīgi ar viena valsts šarnieru dabūšanu ārā. Nu, un ja servis stundu no cilvēka ņem 35 eiro, tad reiķiniet paši. Dabūju ārā. Bišķiņ ceļgals ap. Bet dabūju ārā. Šitā tas izskatās. Kā spruka ārā, tā vienkārši, nu tāds spriegums visam bija, kad var redzēt. Dabūju dankrat bišķiņ iekšās, tas jau viss piedarās pie lietas. Mazā uzvara, bet es tiku galā ar to šarnieru. Es viņu dabūju ārā. Zilumi no kājām noies, bet es viņu dabūju ārā. Re, kur ir vaininieks? Nebija viņu pat pārzāģējis īstenībā.
Bet, nu jā, vot šitāds te viņš pilnīgi savs ielipis. Un tādas problēmas mazu šitādas ūdeņu dabūt ārā. Ārprāts. Šito beigās vispār dabūju spiest iekšā ar skrūspēlēm. Iepriekšējais bija foršs, viegli iegājis, tur viss bija sasmērējis, nu otrā pusē priekšā. Šitas te apakšējais. Tas iegāja viss baigi labi, ar šitas nē. Nekādīgi beigās spied iekšā skrūspēlēs, presē viņu ielikt nevar, tāpēc, ka šitā vieta sanāk virs. Tā kā, tāpēc maucu virsū trubu un ar skrūspīlēm no šitās puses spied iekšā. Nu ko, dzīvē arī tā notiek. Visu saliku. Vajadzēja uzskrūvēt pusasī uzgriezni. Un pamanīju, ka bez uzgriežņa kastītē ir rokās. Tas nozīmē, ka gultnis ir norakstīts. Un puses darba diezgan arī norakstīti. Vienkārši aizmirst sprost ielikt. Vakars. Tas ir vakars. Jo, lai tiktu pie sprosta, sprosts ir šajā pusē. Man ir jādabūn šito izpresēt ārā centru. Centrs iznāk ārā parasti ar pusi gultņa. Kaut kā tā. Nevarētu teikt, ka šis vakars garāžā ir baigi izdevies un baigi veiksmīgais. Nu, ko jūtos kā vakara varonis, vēl saudzīgi vēlreiz ar visādām metodēm, kuras es pat filmēt negribēju, bet, nu, tā kā super saudzīgi, kā ar jēlu olu, nu, nevarētu pat teikt, ka izpresēju, izjaucu vēlreiz rumbu. Ieliku sprostu, saliku atpakaļ gultni, pārbaudīju separatorus visus, vai es neesmu kaut ko sačakarējis. It kā vizuāli viss bija kārtībā, saliku visu kopā. Un long live the bearing. Ilgu mūžu šitam gultnītim, lai man nebūtu viņu jāmaina. Nu, trākākajā gadījumā, ja tomēr būs kaut kas viņam sačakarēts, viņš izbeigsies. Rekā man viss ir saeļļots. Man viss skrūs ir līdz acīm, līdz zobiem, vienkārši līdz smadzenēm eļļā, lai nebūtu pilnīgi nekāda čakara jaucot ārā, jo tā jau process nav nekas sarežģīts. Tur noņem supportu, noņem skavu, noņem disku, atskrūvē pusasi. Šitās divas, Lukturīts arī nosēdās, saka, ka jāmet mieru. Šitās divas taķņas skrūves, apakšā balsta šarnīrs un, es pat nezinu, tas ABS, kurš man, protams, jāpērk jauns, jo nekad vecos nevar dabūt ārā. Bet es te uzliku virsū tādu imitāciju no ABS, kur šitas te to veco ABS noknēbu nogriez un uzliku tā kā vāciņu un virsū smērs ritīgi, lai viņš sagaida. Nu, jo ar mašīnu var braukt bez ABS. Easy peasy, vienkārši jānopērk viņu un tad kārtējā vakarā jāuzliek virsū. Vai nav jauki. Bet, nu jā, 4. ritenis. Varu paziņot, kad esmu pārlasījis visu piekari Hondai. Nu, aizmugur brutāli, priekšā te jau nav daudz nekā, te ir šitas silent bloks un aizmugurs buks plauktam pašam, un tur visi čotki izņēma ārā, visi perfekti. Tepat īstenībā jau prasījās mainīt balstu šarnieru. Nu, to es uzreiz arī jauni pasūtīju kopā ar gultni. Kaut kā neiedomājos par to ABS dačiku, būtu salicis 100% visu. Nu labi, dačiku es tur nefilmēšu, kā es viņu pēc tam tur nopirkšu atsevišķi un pievišklāt, jā, kaut kādas milšu graudācija arī dabūju, tas bonusā. Jo man jau acu traumās jau ir abonements, es jau tur iekšā tā kā savējos. Čau māsiņas, jo man ir kaut kādas tīzlas acis, retas skropsts vai es nezinu, bet man regulāri tiek acī kaut kas. Nu, kaut kā tā. 3. video Hondas sāgā, un lai tā Honda tagad ripo un nečakarē man prātu. Un tagad pēdējais cēliens ABS devēja nomaiņā. Pirmā lieta, noņemam riteni. Ritenis noņemts. Lieta numur 2. Izņemam ārā to devēja caurumā aizstājēju vāciņu, lai tur neildo nekādu sūdi. Re, kur viņš ir.
Tas ir vecais ABS devējs, tikai noknieptu vadu un bez apakšas, tur nekā apakšā nav. Viena skrūvīte un viņš būs ārā. Nākamā lieta, īstenībā ārā no kastes jauno devēju. Es šodien tādā neglītē kā paskatā satuntulējies, tāpēc, ka vienkārši aizmirsu laicīgi garāžā ieslēgt apkuri. Tādā jauns devējs, jauni piedzīvojumi, jāsameklē šķērīts. Šķērīts sameklējām, atgriežam vaļā maisiņu, izņemam ārā jauno devēju, kāds skaists smuks. Redz, kur ir pats puļķis. Pastīšos, lai redz. Šāds izskatās ABS devējs, un šo daļu nekad nevar dabūt ārā no tās rumbas. Tāpēc tas, ko es daru, kā mans viens labs draugs, visu kārtīgi ieziežam ar smērīti, lai pašam pēc tam nav jāčkrējās. Jo tikpat labi viņi pēc 2 nedēļām jau nevarēs vairs ārā dabūt. Kārtīgi esam iesmērējuši. Noregulēsim asumu. Nav asuma. Ritīgs ezīts miglē. iPhone saņemies. Kārtīgi esam iesmērējuši. Laiks uzstādīt. Tātad man neizsakām noveicās ar pašu dačiku dabūšanu iekšā. Jo, nezinu, toļi tur bija kaut kāds pārpalikums no kaut kā vai kaut kas tam līdzīgs, bet kaut kā nesanās sākumā. Bet tad es viņu palēnām pagrozīju, un viņš sāka iet iekšā un iegāja iekšā. Tagad pieskrūvējam jauno. Un viss jaunais dačiks ir iekšā. Tagad mums ir jānostiprina viss. Viņam, piemēram, sanāk šis te vats pirmais stiprinājums. Tad ir vadam otrais stiprinājums, tālākais aizmugurē. Tad mums ir jāpieslēdz pie štekerīša. Ka man vienmēr rokas ir pa lielu resnu kaut kā, nezinu. Es tagad pastīšos, kā viņš te nāk. Viņš nāk šitā. Sakonektējam. Tad uzliekam šiten. Jāpiemeklē jauna 8 skrūvīti. Parunājot par izmaksām, cik šis viss man ir izmaksājis. Apmēram rezervas daļās, ko es esmu patērējis, es tā parēķināju rupji, nav sīki rēķināts, bet rupji rēķinot zem 400 eiro nedaudz. Tas ir ar tā mūsu foršā kolēģi foršajām cenām. Ja to darītu servis, tad attiecīgi rezervas daļas būtu, ne uz pusi dārgāks, bet ceturdaļa no 400 eiro vēl nāktu klāt. Tātad, labi, reiķināsim 400 eiro, jo tomēr bija degviela braukāt uz interkāriem un blablabla. Tātad 400 eiro detaļās. Nākamais, strādājot pa 3 apmēram stundām vakarā, var mierīgi reiķināt kaut kādas 12 stundas, kopumā es esmu pavadījis pie šitā visu pasākumu. Aizmugurē, abās pusēs pilnībā pārlasīt piekari, silent bloki, bukses, atstāju tikai lielās bukses, kas ir plauktu galos, un visas pārējās bukses silent bloki ir nomainīt, pārpresēt, nomainīt abi gultņi abās pusēs, supportiem jaunas vadīklas, jauni bremžu diski. Tas pats ar priekšu. Priekšā abās pusēs jauni bremžu diski, jaunas vadīklas, visām vadīklām jaunas gumijas. No sākuma nomainīja vienu gultni priekšā, pēc tam sapratu, ka kaut kas vēl gaudo. Izrādījās, ka arī otrs gultnis jau bija tāds. Tātad nomainīti ir visi 4 gultni šajā mašīnai uzreiz. Vēl atlika, kas nāks pie izmaksām klāt, vēl atlika aizdīt noregulēt aizmugurē savirzi. Tas ir obligāti jāizdara, jo savādāk vienkārši riepas nodils. Es nezinu, kāda tur savirzi ir, es saliku kopā. Tā arī šīs dienas braukāju. Bet es vienkārši gribēju visu pabeigt un tad dzīt regulēt savirzi. Par to es pateikšu kādā citā video, cik tas maksāja un tā. Kopumā ņemot, varat lūdzu rēķināt, cik tad viss šis ir izmaksājis. 400 eiro apmēram detaļās, nāks klāt savirzi, apmēram 12 stundas, iespējams pat vairāk stundas remontlaiks. Tad izrēķiniet, ja servisā cilvēks kaut cik jēdzīgi saņem,
plus servisu nopelni vajadzētu būt, es negribu kļūdīties, bet ap kaut kādiem 35–40 eiro no cilvēka ņem par darbu servisā. Nu tad pareiķiniet. 40 eiro reiz, pieņemsim 12 stundas, plus klāt materiāli, uz kuriem servis vēl, protams, arī paņem savu daļu no tā, ka viņam interkārs dod atlaidi. Viegla matemātika. Bet šis stāstiņš ir beidzies, jo rindā jau stāv Voyagers ar saviem raustīšanās brīnumiem, un šo mašīnīt laižu lejā, dzenu ārā, atdod atslēgu sievei, lieto un dzenu iekšā Voyageri savu Town & Country un skatos, kas viņam pa vainu. Tā kā šajā stāstā, čau! Nu vai nav jauki? Ne čeki, ne nečeki, ne ABS-i, nekā traucējoši. Pa skaisto.